radot šo patstāvīgo draudu sajūtu, arī tad, kad represijas bija beigušās, viņš turpināja būt sabiedrību disciplinējošs, organizējošs mehānisms, kas arī darbojās pēcāk. Šie skaitļi ir mums divi zīmīgi cipari, proti 2 deportāciju tūkstoši, kas tā vai citādi, protams, ir pārvēršami procentos. Ja mēs pārvēršam šo skaitu procentos, tad deportātie veido šos aptuveni 3% no Latvijas pirmskara iedzīvotāju skaita, bet 3% no visiem tas ir ļoti daudz, un šiem 3% ir draugi, tuvinieki, paziņas un tā tālāk, un tas ir šīs baiļu mehānisms. Pēdējos gados veicot pētījumu, dažādas pētījumus, runa par bailēm ir pietiekami aktuāla. Ko saka šī laika stāsti un pētījumi? To, ka tā vai citādi bailes joprojām ir cauraudošs mehānisms mūsu laika sabiedrībā. Arī ar mūsu jaunajiem pētniekiem ļoti bieži cilvēki nemaz nerunā. Kaut kādā mērā pēc kāda laika atzīstoties, ka tās ir pagātnes bailes, kas tur cilvēkus savās rokās. Un, piemēram, Klinta Ločmēla mums ir jauna doktorāta, kuras grāmata arī jūs varat redzēt šajā izstādē. Viņa pētīja Latgales nacionālos partizāņus un runāja ar skolniekiem, ar skolēnu vecākiem, skolēni runāja ar saviem vecākiem, bet atbilde bija, ka, varbūt mēs par to tomēr nerunāsim, jo tēma ir tāda, kur varbūt no vienas puses vardarbības skaudrumu pēc daudzi nevēlas atcerēties, bet daudzi arī tiešām negrib, jo ēnu sazina. Un vēl viens pētījums, Aigas Ozoliņas darbs, kas tapa pagājušajā gadā, maģistra darbs, un darbs bija par zaļumballēm. Zaļumballes kā padomju laika dzīves ļoti dabisks un skaists notikums. Aiga Ozoliņa savā sēlīs pusē intervēja dāmas, kuras 40. 50. gados bija jaunas meitenes un kuras gāja uz zaļumballēm. Aiga stāstīja, ka viņi gāja pie savām dāmām vairākas reizes, un tad viņas dzēra kafiju, un tad viņas runāja to, un tad kundzes parādīja skapjos kleitas, kas vēl ir jaunības kleitas no zaļumballēm. Un tad sāka runāt tiešām par savu jaunību, kad jau kādas 3-4 reizes bija dzērta tēja, bet es vēl piebildīšu, ka Aiga jau viņam turklāt vēl bija vietējā. Viņas mamma bija vietējā skolotāja, un tik un tā šī atturība bija diezgan ilga. Un pēc tam dāmas sāka stāstīt, ka bija zaļumballes, un zaļumballes bija vajadzīgs tāpēc, ka vajadzēja dzīvi, jo tā sajūta, ka tā dzīve var beigties, kad bija deportācijas un tas, ka mēs arī, ka varbūt arī mēs šodien esam zaļumballē, un varbūt, ka mēs vairāk nebūsim ne savā ciemā, un ka tā varbūt būs pēdējā zaļumballe, ka šī sajūta bija ilgstoša, un pēc tam palika bailes, un kundze teica, ka bailes nav atkāpušās, ka šīs bailes nav aizgājuši no viņa dzīves absolūti pilnīgi. Un tagad ir mana otrā mīļākā grāmata, proti šobrīd tā ir vēsturnieka Armando Klaidžīs grāmata ar nosaukumu Čukstētāji. Šī grāmata stāsta par privāto dzīvi staļiniskajā Krievijā. Un arī šajā grāmatā var izlasīt stāstu par šā laika Latviju. Un turklāt, kā jūs redzat, šai grāmatā ir izdevums arī latviešu valodā. Ļoti rekomendēju visiem, kam interesē pagātne, interesē savi vecāki, lūdzu
lasiet. Grāmata ir ļoti interesanta, grāmata ir ļoti bieza, 1000 un vairāk lapas puses. Tad, kad izlasu pirmās 300, tad ir pavisam interesanti, paliek aizvien interesantāk. Un paskatieties uz šo otro angļu izdevuma attēlu, kas man liekas ir labāks nekā kas ir latviešu valodas izdevuma attēls. Proti, jūs redzat ģimene un viena seja, drošības labad, noslēpuma labad. Baiļu dēļ, jūs redzat, ir aplieta ar tinti. Cilvēki fotogrāfijas neizmet, jo fotogrāfijas ir viņu pagāni. Bet ļoti tipiska staļiniskās Krievijas prakse, mēs to vienu gabaliņu noslēpjam, kaut vai tādā veidā uzmetot šo tintas kleksi un tā izslēdzot no pasaules. Un šajā grāmatā Orlando Fidžijs runā par klusēšanu. Grāmatas nosaukums tulkojumā čukstētāji. Tā viņa skatījumā ir Krievijas sabiedrība, kas ir sašķelta, baiļu sašķelta. Jo klusēšana valda ģimenēs. Arī šai grāmatai ir tāpēc, kā Davids Setera grāmatā ir lielisks ievads, kas pasaka visu par šo grāmatu tālāk uz priekšu. Tie, kas ir lasījuši, jūs noteikti atcerieties. Tā ir tā ģimene, kurā ir vīrs un sieva, kas abi ir dzimuši un uzauguši nometnēs. Bet to, ka viņi ir no nometnēm, viņi viens otram pasaka tikai perestroikas laikā. Viņi ir dzīvojuši kopā vairākus gadu desmitus. Bet tā cenšanās nebūt citādam, cenšanās iekļauties tajā vienīgajā sabiedrībā, kādu to brīdi vien ir iespējami, ir viņus pārvērtuši par čukstētājiem, kas kaut kādā mērā atsakās no savas identitātes un atsakās no savas pagātnes. Un šeit esmu uzrakstījusi vārdus, ko raksta Orlando Fidžijs par bērnu audzināšanu ģimenē. Man jāsaka arī par sevi, ka es nenāku no represēto ģimenes. Mani vecāki nebija represēti, viņu vecāki arī nē. Bet ko darīja mani vecāki? Noteikti tāpēc kā vairākums no Latvijas cilvēkiem. Viņi nekur nepiedalījās. Viņi bija, tagad man vecāki, diemžēl, ir miruši. Man jāsaka tā, ka šobrīd skatoties uz viņiem, es varu teikt, ka viņi bija ļoti godīgi cilvēki. Godīgums bija šis viņu dzīves kredo. Bet viņi nekur nepiedalījās. Viņi bija tie cilvēki, ko mēs teiktu, kas pašmarginalizējās, kas nostājās maliņā. Ļoti atsakoties no karjeras, šobrīd es teiktu vienkārši vārprāts, ko viņi ar sevi dara, lai tikai viņi kaut kur neiepiņķētos. Tostarp izstājoties no augstskolas, nepabeidzot augstskolas, mainot dzīves vietas, tikko piedāvā kādu augstāku amatu. Faktiski es varētu teikt, ka viņi bija cilvēki, kas, būdami ļoti talantīgi cilvēki, kas sevi dzīvē līdz galam nekad nerealizēja, bet viņi bija staļiņu laika jaunieši. Viņiem bija 18, 19, 20, tad, kad bija 40. gadi, tad, kad bija lielās represijas, un tā bija viņu mēs teiktu, dzīves stratēģija, viņu dzīves plānojums. Un, protams, arī klusēšana mājās, jo tā ir drošāk. Bet ir jāatcerās vienmēr tas, ka cilvēkiem dzīve ir viena, un ik viens cilvēks vēlās dzīvi nodzīvot iespējami jēgpilnāk. Tā ir mūsu vienīgā iespēja, vienīgā dzīve. Un var teikt, ka represijas, deportācijas maina vai piešķir jēgām citu lietu. Protams, ka visur ir cilvēki un cilvēki paliek. Protams, ka padomu režīmā nav cilvēktiesības, ir vardarbība, ir cilvēku veselības graušana gan ar smagu darbu, gan daudzajām nepietiekamībām. Bet tas ir vienīgais cilvēku dzīves laiks,
Un tāpēc arī šis amorālais padomu režīms, kas cilvēkus centās šķelt, sadalot noziedzniekos un tā saucamajos režīmam labajos cilvēkos vai aizdomās turamajos cilvēkos, kaut kādā mērā iedibina šo lielo praksi, ka sabiedrībai šķiet, ka labais var nepastāvēt, ka taisnīgums ir neiespējamība. Lielā mērā saliekot kopā, ļoti prasti strukturējot, Latvijas cilvēkus izveidojās šīs 3 cilvēku grupas. Kaut gan vienmēr ir jāsaka tā, ka runājot arī par vēsturi, tāpatās kā par šodien, nekad nevar teikt, ka ir balts un melns. Parasti dzīves toņi ir daudz vairāk, un baltais un melnais saplūstot kopā vienmēr veido šo pelēko krāsu. Tātad šīs 3 cilvēku grupas represētie, vairākums nerepresētie un aktīvie okupācijas varas pārstāvji un tie, kas sadarbojās ar okupāciju. Ir vēl viens tāds jēdziens, morālais kompass, vai proti cilvēku vērtību daļa, kas nosaka to cilvēku dzīvi, vienkārši nosaka ar to, kas ir labi un kas ir slikti, un kā vajadzētu rīkoties, lai labais uzvarētu, jo labais tomēr, kā jau arī teica akadēmiķis Pūle, ir tas, pēc kā tiecās vairākums cilvēku, jo lielā mērā labajā ir izteikts racionālisms, jo racionālisms tas ir prāts, un prāts sakot to, kā ir jādara labs, veidot cilvēkam šo iekšējo komfortu un sirdsapziņu. Bet kas bija staļiniskais režīms savā būtībā, proti nemitīgs cilvēku uzpirkšanas, es teiktu, pa priekšu sadalīšanas un pēc tam uzpirkšanas mehānismus, piedāvājot dažādus ieguvumus pret tīro sirdsapziņu. Jautājums, protams, ir šie materiālie labumi. Pavisam vienkārši, kur paliek izsūtīto cilvēku dzīves laikā sastrādātais, kur paliek daudzas šīs materiālās lietas. Jo par materiālām lietām var nopirkt. Un alkatība ir tā dzīves daļa, pret kuru grūti ir pastāvēt. Un tāpatās kā arī ar un slava. Kā jūs zināt, ir šie trīs lietas, ar ko cilvēki tiek pārbaudīti. Tā bija nauda, slava un vara. Un tāpēc arī padomju režīms piedāvājot cilvēkiem, kas nekad demokrātiskā sabiedrībā vai arī kaut vai Kāļa Ulmaņa autoritārajā modelī nekad nebūtu iegūši varu. Nekad nebūtu iegūši karjeru un ar to saistīto slavu, atvēra šīs daudzās amoralitātes lūžas. Bet par to noteikti uz vietas un lokālā vidē jūs zinat daudz labāk, un katram pagastam ir savs stāsts par šiem notikumiem. Šodien ir atkal vēlreiz apvērsusi situāciju un mainījusi daudzas lomas. Jautājums ir par taisnīgumu atjaunošanu. Jautājums ir, vai tas ir izdevies. Un, ja ir izdevies, tad cik lielā mērā. Savulaik sabrūkot Padomju Savienībai, akadēmiķis Andrejs Sakarovs, kurš tobrīd bija spilgtākais padomju disidents, piedāvāja jēdzienu jaunā morāla, jo viņš uzsvēra to, ka runa, diskusija, nemitīga atcerēšanās, Krievijas pagātnes, padomu baisās pagātnes atcerēšanās, var radīt jauno morāli. Un ja būs radīta jaunā morāli, tad Krievija varēs tapt par jaunu demokrātisku valsti. Jāsaka tā, ka tas nav noticis vismaz ne pagaidām. Tad ir vēl viena tēma, jo pārstāvot gan vēsturi, gan komunikācijas zinātni, es gribētu teikt, ka
vienmēr ir svarīgi runāt par šo pagātni, atgādināt, jo arī, vēlreiz, teikšu tāpēc kā akadēmiķa māja kūla, jo ir jāstrādā, jo tad, ja atmiņa, morālās vērtības netiek uzturētas, tad nekas nesanāk, jo ir jāstrādā ar cilvēkiem, ar sabiedrību. Izglītība ir ļoti būtisks instruments, lai cilvēkos ieaudzinātu un iemācītu skaidru, kas ir labi un kas ir slikti. Šeit arī esmu izveidojis tādu savu grāmatu izlasi uz kādu man tā šobrīd šķiet pašai tuvāka un mīļāka. Proti, pirmajā rindā ieliekot spilgtākos tekstus, kas nāca kā pirmā atskārsme, kad sabruka padomu klusēšanas mūris un veidojās atskārsme par pagātni, par cilvēku likteņiem, par to, kas ir noticis. Šīs 3 grāmatas, Via Dolorosa, pirmais sējums, kas ir pirmā represētu akmeņu kolekcija, Melānijas Valnākas Veļukas krastā un Ojāra Meņa 3 burtnīcas. Un arī šīs grāmatas ir jūsu lieliskajā izstādē šeit visnotaļ redzamas. Ir īpaši jauniešiem, bērniem 3 burtnīcas. 3 burtnīcas vispirms, kā daudz atcerās, tika publicēts laikrakstā Literatūra un māksla, un tā ir Zēna dienas grāmata. Zēna dienas grāmata par gadiem, kas pagāja citur. Un, protams, ir vēl viena grāmata rinda, kas ir piemineklis. Tās ir Latvijas valsts arhīva izdotās grāmatas, aizvestie grāmatas kā piemineklis. Pateicoties šo grāmatu svaram, masīvam un skaistiem papīram, šīs grāmatas mūžos būs nacionālās kultūras bagātība un piemineklis šai pagātnē. Un dabās grāmatas ir tīrīt bērni. Bet ir vēl viena ļoti būtiska sastāvdaļa, akmeņu sastāvdaļa, proti reģionālā akmeņa, kas Latvijā ir uzplaukusi pēdējos gadu desmitos, un arī jūsu izstādē ir ļoti daudz, nevis Rīgā, bet reģionālajās pilsētās iznākušas grāmatas, kas ļoti bieži vispār nenonāk pārdošanā, kas nav iegādājums grāmatnīcā, bet kas ir svarīgas noteiktam reģionam, jo identitātei šī lokālā dimensija, mēs vietējie, mūsu cilvēki, ir ārkārtīgi svarīgi. Un tas cilvēks, tas vienreizējais, vienīgais cilvēks, kāds ir, tas caur šo lokālo stāstu ir visnotaļ ieraugāms. Un vēl ir šie kultūra teksti vai kultūra akmeņas teksti. Un tā ir šobrīd Māra Zālītes grāmatas 5 pirkstu iznākšana ir Latvijas ļoti liela vērtība. Proti grāmata, kas ir gan balstīta pašas autors pieredzē, kas ir vienkārši ļoti lieliski uzrakstīta, un kas arī sāk jaunu sarunu par to, kāda ir represētā un pārējo sabiedrības attiecības. Lūdzu skatiet un lasiet šo grāmatu. Jautājums ir, kā kopt šo atmiņu. Proti, no vienas puses mums ir izdevies atmiņu kopt ar daudzajām atceres vietām, ar pasākumiem, ar pieminekļiem, un atmodas gados un 90. gados tieši atmiņas par deportētajiem nāca kā tāda sava veida identitātes traume. Un tāpēc es gribu atgādināt tobrīd antropoloģis Riedas Kultānes secinājumu, 90. gadu secinājumu, kas stāsta par represijām veido latviešu identitātes galveno iezīmi, tāpēc kā ebrejiem holokausta atceri. Un no vienas puses tas būtu pareizi, bet no otras puses jāsaka, ka atmiņu smagums un gūzma reizēm arī kļūst varbūt par smagu, jo šajā visā vēl viens viņas secinājums ir tas, ka
latviešiem dzīve vienādojās ar likteni. Tāda ir bijusi šo pēdējo 50 gadu pieredze. Dzīve vienādojās ar likteni. Un tas saka to, ka paši mēs neesam likteņu veidotāji. Un tas atkal saka, ka pagāni sāk vilkt atpakaļ. Jo tas, ko padomju režīms atņēma ļaudīm, tā ir iniciatīva un sadarbība un rūpēšanās par savu zemi. Vēl viens punkts, par ko es gribēju runāt, protams, ir laiks un ir vēl šie vārdi, ko es sacījis Melānija Vana, un kāpēc šie teksti un atcerēšanās ir tik būtiska. Tas ir viņas vārdi Beļukas krastā, redzat tikai 27. lapas pusi. Viņi sāk savu stāstu un saka to, kā ar šo pamatoto bažu, kā lai izstāsta stāstu. Vai ir valoda pietiekami spēcīga, lai izstāstītu šo stāstu? Un tāpēc tas ir kultūras zinātnes atmiņas kopēji, novada atmiņas kopēji uzdevums, kas tiek darīts visu laiku atrast to valodu, to veidu, lai šī atmiņa nenonivelētos, lai tā būtu pietiekami spēcīga. Un to es vairs nestāstīšu. Tas ir uzlikšu pēdējo slaidu. Un tas ir jautājums par šīm vērtībām. Kas ir svarīgāks? Valsts ambīcijas, politiskās ambīcijas. Vai mēs teiktu vienreizējās cilvēku dzīves. Un atbilde, protams, ir tā ir skaidra, bet, kā vienmēr, atbilde ir jautājums, uz kuru šī atbilde ir jārod nemitīgi. To es arī beigšu runāt. Paldies! Paldies jums par smaidu. Ingrīda Muižniece paspēlēs Lēģera orķestra melodijas. 50. gados Lēģeros veidojās orķestri, kuros darba ražīgumu celšanai spēlēja dažādas jaukas melodijas, un fonā jūs redzēsiet, kur vēlēsies Norilsku, tās ir 21. gadsimta Norilsku, Dudinku, tās ir tālākās pilsētas uz ziemeļiem, un vēl Kviešu traukus.